Sveiki, mīļie! Tā vienmēr mūs uzrunā Dievmāte. Viņa ir visu mūsu māte, un viņa nāk ar saviem vēstījumiem šeit uz zemi, lai katrā no mums atdzīvinātu šo mīlestības dzirksti, lai dotu savu svētību un atgriezt mūs pie tā, kas mēs esam. Un arī tagad ir atnācis viens vēstījums no Dievmātes, kuras jums vēlos nolasīt. Jūs visi nākat no mātes un no tēva. Viņi ir jūsu radītāji. Ja spējat viņus cienīt un godināt, tad arī ienesat svētību savā ģimenē. Tālāk šo svētību jūs nododat saviem bērniem un viņi savējiem. Aiciniet mūsu svēto ģimeni, mani Mariju, manu vīru Jāzepu un mūsu dēlu Jēzu. Mēs būsim starp jums. Mēs palīdzēsim iekurt ģimenes pavardu uguni un uzturēt tur vienmēr gaismu un siltumu. Jā, tas, ko Dievmāte saka par mūsu vecākiem, tas ir ļoti svarīgi. Viņi ir mūsu radītāji šeit uz zemi, un viss mūsu dzīves ceļš ir sācies no viņiem. Un viņi patiesībā ir mūsu pirmie un galvenie cilvēki mūsu dzīvē. Un lai mēs nokļūtu līdz savu dievišķumam, līdz savam gaismas esībai, mūsu šīs attiecības ar savu māti un ar savu tēvu ir jānoved harmoniskā gaismas līmenī. Tikai tad, kad mēs esam to paveikuši, mēs varam doties tālāk. Un šeit brīnumaini palīgi mums ir Dievmāte un viņas ģimene, viņas vīrs Jāzeps un dēls Jēzus. Un mēs katrs varam smelties iedvesmu šajā ģimenē. Mēs varam ar to savienoties, mēs varam šo ģimeni pieņemt kā savu paraugu, lūgt, lai Dievmāte dziedina mūsu attiecības ar mūsu māti, un Jāzeps var cietināt mūsu attiecības ar mūsu tēvu. Paldies, mīļie!